mēs apskatīsim tēmu kubiskie vienādojumi, bet ar kubiskiem vienādojumiem mēs šoreiz rēķināsim tikai tos, kurus var izrēķināt ar visvienkāršāko metodi, tas ir sadalot reizinātājus. Kubiskais vienādojums vispārīgā veidā ir a reiz x kubā plus b reiz x kvadrātā plus c reiz x plus d vienāds ar 0. Un pamat vienkāršākos vienādojumus mēs varam sadalīt reizinātājos grupējot. Tātad pirmajā grupiņā sagrupējam pirmos divus elementus, otrā grupā trešo un ceturto. Un iegūstam a reiz x kubā plus b reiz x kvadrātā plus ar reālām vērtībām ļoti rūpīgi domājam, kurā brīdī būs jāraksta zīme. Un no katras grupas mēģinām iznest kopīgo reizinātāju. Vispārīgā veidā es varu šobrīd iznest tikai no pirmās iekavas. Bet rēķinot ar piemēru, noteikti varēs arī koeficientu iznest gan no pirmās iekavas, gan no otrās. Un sagrupējot rezultātus, mēs varam sadalīt reizinātājos, precīzi, kā tas izskatās un kā mēs varam sadalīt reizinātājus, pastīsimies tūlīt ar piemēru. Tātad, ja mums ir piemērs x kubā plus 2x kvadrātā mīnus 9x mīnus 18 vienāds ar 0. Tātad pēc parauga vispirms sagrupējam pa diviem, drošības pēc pārakstam vēlreiz, starp iekavām liekot plus zīmi, lai nesajaucam zīmes. Un tagad no katras iekavas kopīgos reizinātājus nesam pirms iekavām. Tad no pirmās iekavas varam iznest x kvadrātu. No otrās, tā kā šeit ir divas mīnus zīmes, varam pirmkārt iznest mīnusu un arī 9. Tad otrā iekavā mēs iegūstam x plus 2. Tagad salīdzinām abas iegūtās iekavas. Redzam, ka tās ir vienādas. Līdz ar to drošības pēc visu izteiksmi ieliekam vēl lielās iekaviņās un kopīgo nesam reizinātāju pirms iekaviņām. Būs x plus 2 un lielajās iekavās paliks izteiksme x kvadrātā mīnus 9. Nu, un tad atceramies likumu, ka reizinājums ir 0 tad un tikai tad, ja viens no reizinātājiem ir 0, tad mēs iegūstam x plus 2 vienāds ar 0 vai x kvadrātā mīnus 9 vienāds ar 0. Un rēķinām katru vienādojumu atsevišķi. Tātad pirmajā komplektā pēc parastajām lineārā vienādojuma īpašībām x ir vienāds ar mīnus 2. Otrais vienādojums ir kvadrāta vienādojums, kurā b vērtība ir 0. Tātad x kvadrātā ir vienāds ar 9, x1 ir 3, x2 ir mīnus 3. Tātad mēs ieguvām kubiskam vienādojumam 3 dažādas saknes. Apskatīsim vēl vienu piemēru. X kubā plus 6x kvadrātā plus 9x plus 54 vienāds ar 0. Tad atkal sagrupējam pirmo ar otro elementu, trešo ar ceturto. Šoreiz uzreiz varam vietot iekavas, jo starp otro trešo elementu ir plus zīme. Un vērtējam, ko var iznest pirms iekaviņām. Tad no pirmām iekaviņām atkal mēs varam iznest x kvadrātu. No otrām iekavām 9. Un atkal tad ir lielās iekavas, no kurām var iznest no katras sastāvtāmā, kādu redzam, kopīgu reizinātāju. Tas ir x plus 6
Un lielajās iekavās paliek x kvadrātā plus 9. Reizinājums ir 0, tad ja viens no reizinātājiem ir 0, tātad x plus 6 vienāds ar 0 vai x kvadrātā plus 9 vienāds ar 0. No pirmā vienādojuma iegūstam, ka x ir vienāds ar mīnus 6, savukārt no otrā mēs iegūstam, ka x kvadrātā ir mīnus 9. Un kā runājām pie kvadrāta vienādojuma, ja x kvadrāts ir negatīvs skaitlis, reālu sakņu nav, tad mēs šeit varam nerakstīt pieder tukšai kopai, bet pierakstam, ka x kvadrāts nav mīnus 9, līdz ar to šim kubiskam vienādojumam ir tikai viena sakne.